Izglītības likumā paredzētais deleģējums nosaka, ka ministru kabinets brīvi varēs noteikt kvantitatīvos rādītājus skolām, sasaistot to it kā ar kvalitāti, bet nevienmēr vairāk ir kvalitatīvāk. Un tā šobrīd paredzētais regulējums nosaka 120 bērnu katrā no klašu grupām – 1., 3., 4., 6., 7., 9. klases un arī vidusskolā. Tāpat laikā privātskolas atrodas tādās telpās, kādas viņām ir pieejamas, un ir skolas, kuras fiziski nevar ietilpināt tādu bērnu skaitu. Tas ir pretēji privātskolu idejai, ka individuālāka pieeja, dažādas atšķirīgas mācību metodas vai programmas, autorprogrammas nodrošina tieši to izglītību, ko vecāki ir izvēlējušies. Un arī privātskolu bērni ir mūsu bērni. Un valsts finansējums pedagoģu algām būtu jānodrošina proporcionāli bērnu skaitam klasēs, kuras ir pieejamas. Nevis mistiski proporcija no 120 bērniem, kas faktiski liekas īstenot privātas skolām savu darbu. Šie kritēriji neparedz nekādu risinājumu situācijās, kad demografiskās bedres dēļ pirmajās klasēs jau pēc dažiem gadiem iespējams vairs nebūs 5 bērnu lauku skolās. Ko darīsim tālāk? Atbildes uz šiem jautājumiem nav. Tāpēc esam sagatavojuši priekšlikumus, iesnieguši tos, lai atsaistītu no 120 bērnu kritēriju finansējumu privātskolām un vērtētu katras skolas pieejamo infrastruktūru, un kvalitāte noteikti ir primārā, un arī noteikti parūpēties nepieciešams par to, kā tālāk programmas skolā modelis varēs funkcionēt, un finansējums atbalstīs tās skolas, kur bērni mācīsies no lauku teritorijām, un nebūs vairs 5 bērnu klasēs. Vai tiešām mēs viņus vedīsim vairāk kā stundu līdz skolai, vai tiešām mēs gribam, lai bērni nonāk internātos, taču nē. Kvalitatīva pieejama izglītība ir prioritāte. Uz šiem jautājumiem vēl aizvien Izglītības ministrija nav spējusi atbildēt.